Lai nodrošinātu Latvijā audzētās dārzeņu ražas noietu un konkurētspēju vietējā tirgū, pašmāju dārzeņu audzētāji apvienojuši spēkus kooperatīvā Baltijas dārzeņi. Viens no kooperatīva dalībniekiem ir arī lielākais tomātu un gurķu audzētājs Madonas novadā uzņēmums Aiva G. Tā saimnieki ir apmierināti, ka līdz ar to pašiem vairs nav jāraizējas nec par produkcijas tirzniecības iespējām, nec arī par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti. To tagad palīdz organizēt kooperatīva vadība. Silvija un Juris Gruduļi jau 16. sezonu Latvijas patērētājiem audzē vietējos gurķus un tomātus. Latvijas dārzeņu audzētājiem, iztiekot bez valsts subsīdijām, ir jākonkurē ar tomātiem un gurķiem no Holandes, Dienvidu valstīm, tāpēc svarīgi ir apvienot spēkus, lai ieņemtu savas pozīcijas tirgū. Tomātus realizējam vietējā tirgū, Madonā, un lielākā daļa mums aiziet kooperatīvam Baltijas dārzeņi. Pie siltumnīcām ir neliels veikaliņš, kurā mēs iztirgojam diezgan lielu apjomu savas produkcijas, jo piekrišana produkcija ir laba. Mums brauc no malu malām, tepat Madonas rajona iedzīvotāji un arī garām braucēji, kas jau ir atpazinuši mūsu produktu, tie arī brauc iepirkties. Mūs uzaicināja iestāties Baltijas dārziņos, un mēs šodien nemaz nenožēlojam. Kāpēc? Tāpēc, ka realizācija ļoti vienkārša, viņi atbrauc ar savu transportu, viņi mums atved savu taru, viņi mums paņem produkciju, visu, ko mēs viņiem dodam, un arī samaksā ir laicīgi un nav problēmu. Pagaidām mēs esam ļoti apmierināti. Šogad īpaši jūtam no atsevišķiem sadarbības partneriem, kas ir iesaistījušies kaut kādos tirzniecības tīklos, kas nelabprāt ņem vairs vietējo produktu, bet vairāk spiež uz tām akcijām spāņu tomāti vai holandiešu tomāti, kamēr ir tā akcija absolūti neņem nemaz vietējo produktu. Lai turpinātu uzņēmumu attīstību, tiek gatavots projekts Eiropas Savienības fondiem siltumnīcu modernizēšanai un jaunu tehnoloģiju ieviešanai. Pašlaik barkaviešu tomātu raža aug kūdras substrātā, kas vietējos tomātus garšas ziņā atšķir no ārzemju dārzeņiem. Tomātus un gurķus audzējam kūdras substrātā. Mums ir tāpat intensīva tā piebarošanas sistēma un viss kā citās siltumnīcās modernās, bet mums ir kūdras substrāts, kurā ir garšas īpašības izteiktākas nekā, piemēram, akmensvatē audzētas. Mums jau īpaši lepoties nevaram, kad audzējam kūdras substrātā, jo mēs ražībā stipri atpaliekam. Domājam par projektu, un siltumnīcas ir ļoti vecas, mēs gribam atjaunot. Tagad vēl domājam savā starpā vai nu hektāru pilnīgi jaunas, modernas mēs uzcelsim, vai nu pushektāru. Un tad pusīti tomēr vēl atstāsim tai kūdrā. Ārzemju produkcija vienmēr būs. Tas ir atkarīgs no cilvēka attieksmes. Ja viņiem vienalga, ko ēst, tad viņš arī vienalga, ko arī pirks. Ja vēl prātīgi tikai mūsu valdība strādās, tad jau viss būs labi. Barkavas dārzeņa audzētāji ir labs piemērs tam, kā prasmīgi un pārdomāti saimniekojot, arī šis var būt labs gads.